Nu tā, kas tad jauns? Jauns ir tas, ka esmu pārdevis savu moci, un tad mēs ar dēlu izdomājām, ka mocis bija tikai man izklaide, kuras viens varēja kaut kur doties un izklaidēties, ka mums ir vajadzīgs kaut kas kopējs, lai mēs varētu brīvlaikā, brīvdienās kaut kur doties. Un tad nonāca pie domas, ka vajadzētu nopirkt kaut kādu mašīnu, ko varētu izmantot kā slēpto kemperi, tā saukto stealth kemperi. Un tad radās doma par Volkswagen Šaranu, Seat Alhambra vai Ford Galaxy. Skatījos arī uz lielākiem, kā Renault Trafiks un viņam līdzīgie, bet tie drusku pa lielu. Un tad, Volkswagens man ir bijis kādreiz, Fords arī man ir bijis. Ar Ford es tā kā īsti neesmu mācējis sadzīvot un kaut kā nepatika. Es zinu, ka Alhambra, Seat Alhambra, Fords un tas Ford Galaxy, un Volkswagen Šaran ir no vienas un tās pašas rūpnīcas līdz kaut kādam tur gadam, bet, kaut kā nē. Un varbūt šoreiz intereses pēc jāapskatās, kas ir pieejams no Seatiem. Būtu interesanti, vienkārši tā kolekcijas pēc ar īpašumo iegūt mašīnu, kāda nekad nav bijusi pēc nosaukuma. Un tad Seat Alhambra jāapskatās. Jā, ir viens bariņš. Viens ir bez maksas, nopietni. Kas ir bez maksas? Bez maksas var veselu, tad pārrakstīšana, norakstīšana, 2.0 dīzels, numurs slēpts, laikam jau kaut kas īsti tur nav. Tas mums pat daudz, iecau 1500. Te viens ir interesants. Arī, kas mums šeit ir, skatāmies, un 6. gads. 718 nogājis, kas mums iecavā. Šīs varētu jau izskatīties, varbūt teikt kaut kāds rūsiņš. Bet, Ja šo autiņu salīdzina ar to, kāds bija tas Seat Alhambra, ko bijām skatīties pirms kaut kādu laiku, tad šis ir galvasties pārāks un arī uz pusi lētāks. Protams, Alhambru varbūt piepucējot, tur bija diezgan pamatīgs virsbūves problēmas, nenormāli rūsa patiesībā, un to Alhambru piepucējot, noteikti viņi varētu pārdot vieglāk. Fiatu diez vai. Laikam jau mums Latvijas tirgu Fiats kaut kā baigi nekotējās. Patiesībā jau šis auto ir viens no tiem trījiem kopā ražotajiem. Tur bija Fiat Ulīze, kas tagad ir mans. Tad bija Citroen C8 un Peugeot 807. Un arī vēl bija Lancia, aizmirst to nosaukumu. Tie visi 4 no viena katla. Ar nelielām niansēm. Šim, piemēram, priekšējā luktura atšķirās no tiem, bet krēsli ir savstarpēji savietojami un vēl diezgan daudz detaļas dzinējs, tā skaitā. Dzinējs ir 2.0 dīzels šim te no Peugeot grupas. Un noteikti piesakojies manam kanālam. Tu kaut kad vēlāk dabūsi zināt, pat cik šo auto nopirku. Tu jau var iedomāties, bet cenu tu redzi noteikti tajā, kur es rādu SSA, cik viņš maksāja, bet tā nebija tā cena. Un vēlāk arī tu redzēsi visus manus izdevumus, visu tāmi, līdz tam, lai es šo auto novestu līdz normālai kondīcijai, lai būtu braucams kā mini kempers un iespējams arī, lai ar šo auto varētu doties kādā tālākā ceļojumā. Tā kā piesakojies, un tu būsi viens no pirmajiem, kurš uzzinās visus šos te jaunumus. Kā tad šitam Fiatam veiksies? Tā tad šodien skatāmies, kas te mums ir nopirkts. Ir nopirkts šāds te aparāts.
te krāsas bojājumi, bet ņemot vērā, ka tas spārns ir no plastikas, tad tā nav rūsa, jā. Viņam no plastikas arī ir priekšējie spārni. Tie arī kaut kas nolobījies, ir alumīnija kapots, un aizmugurs vāks arī ir no plastikas. Attaisīsim vaļā. Salons tātad mums ir, protams, visur ir vajadzīga tīrīšana, un šitā ir rokas bremzes šajā pusē, jā. Visur ir vajadzīga tīrīšana. Diezgan tāds netīrs ir, bet loģiski viņš ir braukts. Un... Jā, vislielākais defekts patiesībā ir viens, ka mēs viņu pielaižam. Un liekam ātrumā. Ir tāda vibrācija, jā. Sajūga problēma. Tā būs jārisina. Lūk, aizmugurē mums ir diezgan daudz vietas. Ja sēdekļi ņemam ārā, tā kā šeit mums sanāks diezgan pieklājīgs pēc izmēra kemperis. Ja? Un, jā, jūt, ka ož pēc dīzeļa. Izpūtēs ir caurs arī. Lūk, šāds te vagons kārtīgs. Un vietas te ir, kā jau minēju, daudz, jā. Ir ļoti interesanti, ka šitie sānu logi arī atverās. Tas ir ļoti labi priekš kempera varianti, jā. Ventilācijas šķirbiņi. Un tad pārējām pie sānu durvīm. Otrā durvīm iekšpus tikai var attaisīt šitās te mums ir tās bīdāmās durvis bez elektronikas, un ir interesanti, ka var nomest tātad krēslas. Tad tiek iekšā, un vēl viena pozīcija, ka var nomest krēslu, un te ir galdiņš ar palikni, kur var kaut ko ielikt. Es jau esmu iepircis ar ko tīrīt, un šodien ķeršos klāt, jo ir ko darīt patiesībā, jā. Šāds mums izskatās dzinējs. Viņam šeit ir iespundēts damkrats, jā. Tehnoloģiski muļķīga vieta ir šī, jo te ir kaut kas ar to trubu atplūdes, ūdens atplūdes trubu. Īsti, vai nedrīz kāpēc uzkrit, kaut kas īsti nenotiek, tad šitas te ūdens viss tek virsū uz drošinātāju paneļa. Jā. Braucam saulītē, mūsu Fiats bija spā zonā. Skatāmies, kāds izskatīsies, tagad nopucēts. Tiekās.